Man mīļie draugi, tā kā mēs šobrīd esam apsprieduši ļoti pedantiski visu par vīrusa infekcijām un arī par organismu atkopšanas aspektiem, kas ir saistīti ar saslimšanu un vīrusu infekcijām un vispār, teiksim, mūsu organismu rehabilitāciju. Es gribētu vērst jūsu uzmanību arī vairāk par mikroelementiem, vitamīniem, un tajā skaitā mēs arī parunāsim par taukskābēm. Un tāpēc es gribu aicināt mūsu studijā mūsu draugus Lilu un uzzināt vairāk par lielisku produktu, kas ir krila eļļa. Sveika, Renāta! Sveika, Jāna! Paldies, ka mēs esam kopā arī šodien. Un es priecājos, ka jūs vairāk mums pastāstīsiet par krila eļļu, jo ir ļoti daudz jautājumu, kā atšķirās mūsu klasiskie omega-3, omega-6, omega-9, vai tīrais krils būtu efektīgāks. Prieks būt atkal šeit studijā. Labprāt pastāstīšu par Latvijas farmācijas zīmolu tādu karogu nesēju. Tas ir mūsu pirmais produkts, ar ko mēs vispār sākām savu darbību. Tā ir krila eļļa. Šī ir augstas koncentrācijas omega-3 produkts, kuras sastāvā dabiski jau ir iekšā astaksantīns, kas mūsu skaistumam ir ļoti nozīmīgs un veselībai, un holīns. Tas nav pievienots mākslīgi, tas tur jau dabiski ir iekšā, un tā ir ļoti liela atšķirība no jau zināmajiem, piemēram, zivju eļļas produktiem, kas ir Latvijā, tur tāda nav. Šis ir mazas, ļoti ērti noriemas kapsuliņas, kas sniedz vispārēju ieguvumu organismam, jo, kā mēs zinām, omega-3 ir vajadzīgs ne tikai mūsu smadzenēm, kas ir pamatā, kur mēs pielietojam omega-3, bet arī skaistumam, gan ādai, gan sirds veselībai un aknu veselībai. Ja mēs zinām, pasaules stingrākā organizācija, kas ir EFSA, jeb pārtikas nekaitīguma iestāde, ir atzinusi, ka šim produktam ir piešķirams 4 veselīguma norādes. Un līdz ar to ar vienu šādu mazo kapsuliņu mēs panākam ieguvumu gan mūsu redzē, gan sirdī, gan smadzenēm, gan aknām. Perfekti. Un tieši es gribētu akcentēt par kvalitāti, jā, jo, kad mēs runājam vispār par taukskābēm, jā, un par, teiksim, vai no zivju izcelsmes produktiem, vai no arī krila, šajā gadījumā eļļu, jā, protams, bieži vien pacienti jautā tur par kvalitāti, jā, tātad, kur audzēts šīs izeivielas, jā, kādos ūdeņos, vai kā tas tiek, teiksim, saražots, vai jūs varētu iekomentēt arī mazdruscītiņu šo pusi, vienkārši, lai mītus ap šo jautājumu arī mēs varētu kaut kā izkliedēt un pateikt, ka tiešām kvalitāte ir nozīme. Kvalitātei noteikti ir nozīme, un ja mēs rūpējamies par sevi un izvēlamies sev vislabāko, tad krila eļļa būs vislabākā izvēle, domājot par omega-3. Tas ir pateicoties kriliem. Tie ir tie mazie vēžveidīgie, jā, kas dzīvo vistīrākajos pasaules ūdeņos. Tie ir antarktiskie ūdeņi, kur patiesībā piesārņojums tādā dziļumā nav pat iespējams, un krilu izmērs ir tik neliels, ka tie nespēja pat uzsūkt nekāda veida kaitīgās vielas, ko nevar teikt par zivīm, diemžēl. Tieši to es gribēju arī dzirdēt. Jā, paldies, ka jūs atvērāt tieši šo pusi un pastāstījāt mums sīkāk, jo tieši par tiem visiem smagiem metāļiem un dažādu, teiksim, toksisko vielu kumulāciju arī zivtiņās, jā, runājot arī par citiem produktiem, bet tieši krilis ir tas mazās, tiešām, kas dzīvo augstos ūdeņos, un tiem ūdeņiem jābūt tīriem, jā, līdz ar to mēs varam būt drošas, ka tomēr lietojot šo produktu arī ilgstošā termiņā, mēs zinām, ka mēs tomēr esam tādā drošā robežā, kad mums šie toksiskie produkti nekumulējās. Jā. Kā ir ar saglabāšanas aspektiem, vai gaismai drīkst tikt, nedrīkst tikt jālieto vakarā vai no rīta pirms pēcēšanas? Atkal runāsim par pašu produktu uzbūvi. Pateicoties tam, ka ir īpaša Flextec tehnoloģija izmantota šī produkta radīšanā, tad produkts nerada, kā parasti tas ir lietojot, piemēram, zivju eļļu, tās nepatīkamās atraugas. Nav zivs pēcgaršas. Tas ir viens liels pluss, manuprāt, ļoti nozīmīgi, jo parasti ir šīs atraugas nepatīkamās. Šim produktam tāda nav. Līdz ar to nav svarīgi, vai mēs ēdam vai mēs lietojam pirms ēšanas vai pēc ēšanas.
sev ērtā laikā uzņemam šo produktu. Un sakiet, lūdzu, vai jūs arī rekomendētu bērniem lietot šo produktu, vai tas ir vairāk domāts pieaugušiem? Pamatā pieaugušajiem, bet bērniem no 11 gada vecuma vai no brīža, kad bērns droši var norīt kapsuliņu, šis produkts ir pieejams. Mums ir arī krila eļļas lācīši pavisam mazākiem bērniem, arī tā ir ļoti jauka forma. Un kāda garša? Tā ir patīkama ogu un augļu garša, kas bērniem ļoti patīk. Cik interesanti, jā? Ļoti labi. Tad, principā, viņi arī neizjūt šo zivju komponenti, kas varētu tā kā atradināt bērnus lietot vispār vitamīnus. Jā. Vēl ko noteikti gribās pieminēt par krilēļu, tā neoksidējas. Un šis ir ļoti būtisks faktors, pateicoties tam, ka sastāvā dabiski ir iekšā astaksantīns, kas pasargā krilēļu no oksidēšanās. Man ļoti patika, kā jūs pateicāt, akcentējāt jautājumu par smadzeņu veselību, jo mums tomēr smadzenēm kognitīvām funkcijām ir ļoti nepieciešami labie tauki. Bet es gribu pateikt, ka es atkal pa savu lauciņu par menopauzu, premenopauzu hormonu. Mums hormoni ir ļoti nepieciešami tieši labie tauki. Un mūsu estrogēnu, progesteronu, vispār hormonu sintezējās arī no labiem taukiem. Līdz ar to, manuprāt, mērķa auditorija tieši novecošanās ziņā, tas varētu būt viens no protokola sastāviem. Precīzi. Jā, ginekologu novērošanā vai, ārsta novērošanā, manuprāt, šis būtu lielisks tāds skaists papildinājums sievieti tieši skaistuma novecošanas ziņā. Piekrīt jums. Jums ir kādi dati par šo vai kādi novērojumi? Varbūt dzirdējāt kaut kāds atsauksmīts? Jā, pavisam nesen ir publicēts gana ilgi veikts pētījums tieši par ādas veselību un krilēļu. Tas mums ir tāds tiešām nozīmīgs un svarīgs deserts, ko mēs varam pieplusot klāt šim produktam, ka patiesībā, lietojot krilēļu, mēs dziļi mitrinam savu ādu un veicinam elasticitāti ādā. Jā. Burvīgi, jā. Jo es arī no savas puses varu papildināt, kā tas notiek. Tas notiek caur arī skaidra lieta, ka tas ir saistīts ar hormonālo veselību, bet tomēr arī sebuma produkcija un sebuma kvalitāte ir tieši atkarīga no mūsu holesterīna esteriem, un mūsu holesterīna esteri ir atkarīgi no tā, kādas mums ir omega proporcijas mūsu organismā. Un, ja mums ir šie labie omega 3, tas nozīmē, ka mūsu sebuma produkcija ir kvalitatīva un mūsu gan gan arī ādas aizsardzība, gan arī barjeru funkcija ir daudz labāk. Līdz ar to kliniski mēs varam redzēt, ka mums nav pātrinātās novecošanās, mums nav ļoti nozīmīgas fotobojāšanas arī ādā, un mūsu āda var labāk mūs restaurēt pēc ultravioleta starojumu bojājuma. Līdz ar to šeit spektrs, ar dažādiem pievienotām vērtībām, pateicoties omega 3, palielam. Bet kā ir, tad jūs pieminējāt arī mūsu sarunas laikā par aknu veselību, biliāro traktu. Kā šeit jūs varētu vairāk pastāstīt no šīs puses omega 3 ietekmi? Te atkal jāsāk ir par to, ka tas ir sastāvs, pateicoties dabiskajam sastāvam, kuram nav pievienot ne konservanti, ne papildu vielas klāt. Dabiski sastāvā ir iekšā holīns. Un pateicoties šim holīnam, ja B4 vitamīnam, aknas paņem to labāko, kas ir krilēļas kapsuliņā. Līdz ar to, lietojot krilēļu, mēs ļoti labu darbu darām attiecībā uz savām aknām. Mīļie draugi, jūs man jautājat par omega 3 ļoti bieži, daktarīt, kad ir jālieto, un tad klasiskais mans teksts ir no rīta pēc ēšanas, tur, kur ir jūsu D vitamīns parasti. Bet, pa lielam šeit, cik es esmu sapratusi, šim sastāvam, principā mēs neesam atkarīgi no ēdiena, vai ne? Mēs varam lietot gan dienas laikā, gan arī vakarā. Jā, tad, kad ir ērti, jo, cik saprotu, tajā kapsulā, kā tur bija tas sastāvs? Ir īpašā kapsulas tehnoloģija, kas ir Flexitec. Kapsula ir aizsargāta, līdz ar to krilēļa ir pasargāta gan no kuņģa skābās vides atkal. Līdz ar to produkts ir drošs un uzņemams tad, kad cilvēkam ir ērti. Renāte, provokatīvs jautājums. Drīkst? Drīkst. Saki lūdzu, kā atšķirās omega 3 no zivtiņām un no krila eļas?
Tur ir būtiska atšķirība, un šī būtiskā atšķirība arī nosaka to, kā mūsu organisms uzņem omega-3. Ja mēs salīdzinām zivju eļļu, tad tā ir triglicerīdu forma, kas mūsu organismu šūnām ir grūtāk pieņemama. Savukārt krila eļļa ir fosfolipīdu formā. Ja mēs zinām, katra mūsu organismu šūnas apvalks sastāv no fosfolipīdu apvalka. Līdz ar to, tad, kad nāk krila eļļas fosfolipīdi, šūnas fosfolipīdi šo te atpazīst un ir spējīgi pieņemt. Krila eļļa uzsūcas par 4 reizēm labāk nekā zivju eļļa. Līdz ar to tas ir organismam tāds viegli pieņemams, uztverams, saprotams produkts. Sanāk, ka uzsūkšanās arī ir draudzīgāka formā, tā lai mēs arī tiek uz mērķa audējam ātrāk, efektīgāk, un saņemt arī precīzāk, foršāk rezultātu. Paldies jums liels! Mīļā Renāte, sirsnīgs jums paldies, ka jūs šodien pie mums atnācāt, un, manuprāt, ārkārtīgi būtiska informācija ne tikai sievietēm, arī vīriešiem, arī bērniem, un tomēr omega-3 un vēl kvalitatīvā tādā vērtīgā produktā, kurš tomēr, kā mēs jau apspriedām, ir tīrs, ir drošs, un, kā es tagad arī saprotu, pēc mūsu aizkadras sarunas, ka mēs varam arī lietot mazākās mazdrusiņu devās, kas ir efektīgāks tieši tāpēc, ka ir dabisks produkts, vai ne? Es pareizi jūs sapratu? Jā, precīzi. Jūs varētu lūdzu padalīties arī ar savu pieredzi personīgo, cik un kā jūs lietojat, vai jūs vispār lietojat šo produktu? Man šis produkts ir ļoti mīļš, tieši tāpēc, ka kapsuliņas ir ļoti maziņas, ļoti viegli norijamas. Man tas ir svarīgi, tās nav lielas, man ir svarīgs šis komforts un ērtums. Man ļoti patīk, saku no savas personīgās pieredzes, tā vieglā vaniļas garša, kas pēc tam, norijot kapsuliņu, kas parādās. Es to izbaudu, man tas patīk, un es tiešām lietoju, tad, kad sākas rudens, es lietoju visu sezonu, līdz pat mājam, lai parūpētos gan par savu ādu, gan par smadzenēm, gan aknām. Es tiešām ticu šim produktam pati, es jūtu rezultātus, novērtēju. Man jāpasaka, jums arī komplimenti, var redzēt. Jūsu āda ir ļoti labi hidrēta, un jūs izskatāties vienkārši fantastiski. Paldies, Jāni.